Šodien mācīsimies uzrakstīt ķīmisko formulu. Ja zinām, mums ir elementu vērtība. Kā palīgu izmantosim šķīdības tabulu, kurai šodien nebūs nekāda sakara tieši ar pašu šķīdību, bet mēs varēsim izmantot kā špikeri, lai redzētu elementu oksidācijas pakāpes, jeb šodien lietosim vērtības. Vispirms, kas ir oksidācijas pakāpes un kas ir vērtības? Tā ir viena tā pati lieta, un tā ir starpības ar to, cik ir protonu un elektronu atomu kodolā. Un šajā gadījumā mums ir jāzina, ka norādītā oksidācijas pakāpe ir būtībā tā pati vērtība. Tātad, ja kālijam oksidācijas pakāpe ir plusiņš, tad būtībā +1, tad viņa vērtība ir 1. Bārijam 2 plus, tad vērtība ir 2, un attiecīgi tātad visas vērtības nāk ārā no tā, kāda ir šī oksidācijas pakāpe. Tātad pat varētu teikt, ka oksidācijas pakāpe ir tāpat vērtība. Kā piemēram, izmantosim sākumā ūdens formulu H2O. Un šajā tabulā mēs redzam, ka ūdeņraža vērtība ir 1. Tātad ūdeņraža vērtība ir 1. Un skābekļa vērtība ir 2. Ūdeņraža un skābekļa vērtības vienmēr ir šādas. Ūdeņradim vienmēr 1 un skābekļiem vienmēr 2. Ja jūs to iemācīsieties no galvas, tad jums būs krietni vieglāk pie formulas sastādīšanas. Ķīmijā tiek izmantots tāds jēdziens kā indeks, un tas ir šis skaitlis apakšā. Tātad tas ir indeks, kas norāda to, cik daudz ūdeņraža, šajā gadījumā ūdeņraža atomu ir šajā molekulā. Tātad ir šeit 2 atomi. Un pie skābekļa ir skaitlis 1, kurš parasti netiek rakstīts. Tātad ir 1 skābekļa atoms. Un kā zināt apakšā, kādas indekses rakstīt, par to stāsts. Tātad, ja mēs uzrakstam kādu citu piemēru, paņemsim piemēram kalcijs, kur vērtība ir 2, un paņemsim to pašu skābekli, kur vērtība arī ir 2. Tātad mums izveidojas situācija, kad ir divvērtīgs kalcijs, ir stāv blakus divvērtīgam skābeklim. Tātad viņu vērtības ir pilnīgi vienādas, līdz ar to šī molekula eksistē tieši šādi kalcijs O, jeb kalcija oksīds. Tātad, ja mums vērtības ir vienādas, tad mēs indeks nav nepieciešams izlikt. Tātad tas ir tāpat kā 1 ir vienāds ar 1, un mums nav nekas jāreizina, nekas jādara, ir 1 vienāds ar 1. Paņemsim kādu citu piemēru. Piemēram, nātriju. Ir nātrijs un blakus skābeklis, un nātrija vērtība tātad ir šeit redzams, tātad nātrija vērtība ir 1. Nātrija vērtība 1 un skābekļa vērtība ir 2. Un mums ir tā, kad ir skābekļa atoms, kas ir divvērtīgs, viņam blakus stāv nātrija atoms, kas ir vienvērtīgs. Līdz ar to ir nevienlīdzība. 2 ir vienāds ar 1. Nu nav tā, vai ne? Tāpēc mums ir jāliek vēl viens nātrijs klāt. Un mēs iegūstam, kad ir 2 nātriji, ir vienāds ar 1 divvērtīgo skābekli. Tātad nātrijs 2O. Un tad attiecīgi rakstam šeit apakšā indeksu. Tātad tas norāda, vēlreiz atkārtoju, atoma skaitli. Tātad 2 nātrija atomi ir blakus vienam skābekļa atomam, veidojas nātrija 2 oksīds. Paņemot vēl kādu piemēru, teiksim, dzels. Un šeit mums redzami 2 dažādas dzels ar dažādām vērtībām. Paņemsim 3-vērtīgo dzels, tad 3, un blakus pieliksim atkal tā pašu skābekli. Un tātad dzelzī vērtība ir 3, un mums ir situācija, kad ir viens skābeklis, un ir blakus dzels, kas ir vērtīgāks. Tad mums ir kaut kas jādara ar elementiem, lai mēs iegūstam, ka viņi ap 2 ir vienādi. Tātad 3
ir vienāds ar 2. Mums jāpanāk kaut kā, lai šie ir vienādi. Un šeit jūs varat izmantot vairākus paņēmienus, kā to izdarīt. Viens paņēmiens ir, ka jūs varat reizināt. Ar cik jāreizina, kāds ir abu kopējo reizinājums. Tātad 3x2 ir 6. Tad tas nozīmē, ka mums apakšā jāpanāk tāda skaitļa, lai ir 6 reizinājumā. 2, lai iegūtu 6 jāreizina 3, un 3 jāreizina ar 2. Tātad 3x2 ir 6, un 2x3 ir 6. Šajā gadījumā mēs uzrakstam vēl vienu dzelzi, un vēl 2 skābekļus. Un mums ir 1, 2, 3, un 1, 2 kopā šeit ir 6, un te ir arī 6, jo kāds ir divvērtīgs. 3x2, 6. Un tad šādi mēs novienādājam šīs formulas. Ja mums ir kaut kas sarežģītāks, pieņemsim, mums ir ūdeņradis, un kurš ir vienvērtīgs? Ūdeņradis ir vienvērtīgs, un mēs viņu saliksim kopā ar CO3. CO3. Un jūs redzat, ka šeit pie CO3 ir 2 mīnus, kas nozīmē, ka CO3 grupa ir divvērtīga. Tas nozīmē, ka šis skābes atlikums ir divvērtīgs. Un izveidojas gluži tāpat situācija. Jums ir jāuztver šis skābes atlikums kā viens elements, kā viena molekula. Un tad mēs viņu šeit jāliek apakšā pie ūdeņraža divnieks. Šeit viennieciņš, kur nerakst. Tad izveidojas formula H2CO3, un CO3 tātad ir divvērtīgs, ūdeņradis ir vienvērtīgs, 1 reiz 2 ir 2, 2 reiz 1 ir 2. Ja mēs paņemam, piemēram, dzelzi un saliksim viņu kopā ar OH grupu. OH grupa tātad mums ir vienvērtīga, dzelzs ir šajā gadījumā, paņemsim divvērtīgo dzelzi. Tad mums ir atkal divvērtīgā dzelzs, ir pielikt klāt vienai OH grupai, kas ir vienvērtīga, tad mums ir jāuzliek vēl viena OH grupa. Un tagad viņas ir 2, 1 plus 1, ja 1 reiz 2 reiz 1 ir 2 un ir 2. Tātad šeit mēs varam izlikt ciparu 2. Fērumu OH 2 reizes. Pamēģiniet paši sarakstīt, piemēram, varš un viņam blakus PO4. Un tad paskatieties, vai jums iznāk šāds rezultāts. Kuprum 3, PO4 2 reizes. Vai jūs to varat izskaidrot?